Anģi, jau! Jo! Šis ir YouTube kanāls Garāža. Rullēj! Garāža reaģē. Šis ir YouTube kanāls Garāža. Reaģē! Jā, tieši tā. Un rullē. Un rullē. Jā, un šodien mēs apskatām Anģi ko? Grupu, ansamblī, apēdājs! Apēdājs! Reiku Anģi arī krekliņš. Un Anģi veic aprīt. Pagaid. Es tev izgaismošu. Jo nu sarkani burtas baldā nebūs pārāk labi redzams. Tātad, grupa Apēdājs. Vienīgā porno grupa Latvijā. Porno rock grupa Latvijā. Metal grupa, kā viņi paši pozicionē. Vismaz tā viņi paši par sevi runāja. Un mūzikas svētki turpinās. Arī Apēdājs ir izdevis jaunu singlu. Kāpēc saku arī? Tāpēc, kad arī Skyforger tikko nesen izdeva jaunu singlu. To jūs varat pastīties mūsu iepriekšējā video. Jā, bet šodien Apēdājs dziesma Tumsai cauri. Tumsai cauri, jā. Skatīsimies. Un starp citu, Anģi, vai tu zini, kāpēc Apēdājiem pirmais burts ir ar mazo? Labs jautājums. Varbūt Apēdājs un lielais P, tāpēc, ka viņi ir porno grupa. Un arī albums ir Maita ar mazo. Jā, arī ar mazo. Bet kāpēc? Varbūt grupas dalībnieki var mums komentāros vai savādāk paskaidrot. Ja paši grupas dalībnieki skatās, uzrakstiet, kāpēc jums pirmais burts ir maziņais. Vai arī fans, kurš zina, varbūt. Vai arī grupas dalībnieki neskatās, kāds ar viņiem pateikt, lai paskatās un iekomentē. Tieši tā, bet tagad klausīsimies klipu Tumsai cauri. Aiziet! Sapratu, tas esot filmēts ar viņu pašu telefoniem, tā es lasīju. Nopietni? Jā, kad katrs ir kaut ko safilmējis ar savu telefonu un grupas biedriem. Tas kāds melnbalts. Piektās Nokias. Tev no Kievišas nebija vēl tāda kvalitāte. Nu... Pēc miglējuma tā varētu nosicināt. Tāds ievadiņš lēns. Nu, drūms. Kā parasti. Man patīk tas fons, viņš tāds bišķi tā kā, viņš bišķi porno atgādina. Viņš tāds. Kurā stācijā tā ir? Aiziet. Otrais. Tas vēl nav pīcēties, man šķiet, ka tas ir otrais pantīčs. Pirmais, kas man patīk, ir ka vārdi priekšā. Tas ir lirika video, jā. Pirmā reiz klausies un var dziedāt līdzi. Jā. Nāc uz balsī! Labi iekučā. Jā, bet arī stilīgi tas, ka tur ir dubultā ekspozīcija. Jā? Dubultā. Kas? Dubultā kas? Šeit es nostupējuši video un paskaidrošu Anģam, kas ir dubultā ekspozīcija. Varbūt arī kādam mūsu klausītājiem. Jā, arī kādam, es kā diplomēts cilvēku šī jomā. Dubultā ekspozīcija tā, kad liek vienu kadru otram kadram virsū un tu redzi viņam cauri. Nu, kā šeit, tu redzi vokālistu fonā un pāri ir baseni, ja? Tā saucās dubultā ekspozīcija. Un es tā kā diezgan pavecs cilvēks atceros mammas diapozitīvos. Ja nepārtina šo kadru, tad bija piemineklis, mamma, Daugava. Jā, bet tu to arī izmantoji kā mākslu agrāk. Nu, tagad tas ir digitāli uztaisīts. Bet izstās ļoti stilīgi, iespaidīgi. Jā. Laižam tā, nāc uz balsī. Pārējiņa. Jā, es redzu, ka gāja pārējā. Bet viņi tādi drūmi, jā, tāds. Nu, bet kas ir? Nāves ēras, starp citu, pauzīt. Stāsts. Ko viņi arī paši saka. Vienmēr koncertos un visur. Spēlējam kāzās un bērēs. Bērēs skaidrs. Vairāk bērēs. 90% dziesma par nāvi. Kāzās. Porno.
Ir par seksu. Pareizi, visu loģiski. Man tas nav visu loģiski. Medus mēnesis nezinu, bet vismaz medus nakts. Viņus var aizsist uz bērēm, teiksim. Nu, ja es gribētu. Tā viņi raksta savā profilā un visur. Melnais humors arī mums garāžu reģē nav svešs, tā kā, ja jums vajag uz bērēm grupu, kas zied par nāvi, jā. Laižam tālāk. Bet par pašu mūziku, diezgan iekačā jau, jā? Varētu teikt, ka mēs esam pusē. Jā, mēs esam pusē. Smagi, drūmi. Labs. Un biedrs. Nāc un balsī. Viņš tā kā redz tumsai cauri un nāc uz balsi. Aņģa. Jā, atkal par nāvi. Par nāvi. Jā. Visdrīzāk. Labs. Vajadzētu klases būt soliņam tagad. Daugā, laikam. Baigi miglē. Nē, soliņš. Soliņš nav tikai tas dziedātājs? Tad tas ir tikai solo biču mūžu. Es arī kādreiz tā darīšu. Jā, bet kamēr jūs klausāties soliņu, es gribētu vēl par apēdāju. Viņa uzstādījums ir 3 džeki grupā, jā? Bungas, ģitāra, baģitāra. Plus vokāli, jā? Klasisks punk-rock uzstādījums. Tādu jaudu. Jā, porno-rupu uzstādījums. Trietā. Jā, cik es visu koncertiem, tik jaudīgi vienmēr. Jā. O, buņģieris. Runāju par... Harika bārdiņi. Jā, to likās visu laiku, tikai solis. Džeksa bārdiņi. Tā gribas pakutināt. Bet viņš slavens buņģieris, cik es spēlēju vairākās. Viņš daudzās grupās. Jā. Uz izgrābšanu. Nāc uz balsi. Otrā balsa varētu būt. Nāc uz balsi. Es domāju, uz beigām visu laiku nebija otrā balsa. Nāc uz balsi. Nāc uz balsi. Ir. Džekiem ir arī mašīna. Ne tikai vilciens. Vajadzētu jau tā kā tuvoties. Ja rūts vēl labs. Tas beigām galīgi miglājas viss paliek. Tas ir kā pirmais. Mūsējs. Un izskat labs. Labs. Jā, tādam arī vajadzētu izveidoties. Paliek klusākam. Aiziet. Par klipu runāju, tu drusku kāda ģedevšana vēl nekādas grupā. Filmēja gan rīs tikai vienu, drusciņu, tur bārdiņu vēl kaut kāds fragmentiņus no citiem grupas dalībniekiem. Možda pārējie netikšu varētu. Pārējie filmē. Jā. Īsāk sakot, es redzēju klipu un dzirdēju dziesmu pirmo reizi, man patika, reāli kruti. Klipu es redzēju pirmo reizi, dzirdēju otrā pusreizi. Tā kā... Vienreiz bija viena austiņa izskatus. Tāpēc pusreiz. Tā kā rockmūzika Latvijā turpina dzīvot, apēdājs, respekt jums, džeki, super dziesma. Mēs šito atbalstam. Jā. Un, ja grib redzēt dzīvajā, Monkey Pride'ā. Jā, šovasar Monkey Pride's. Jūlijas būs. Grupa apēdājs arī būs, varētu saprast. Es nogaismošu. Šis ir garāža, reaģē un rulē. Skaties mūsu nākamos video, un abonē mūsu kanālu. Tas pavisam vienkārši nospied pogu un viss. Tas maksā kaut ko? Nē, absolūti neko vaņas tas nemaksā. Par brīvu, abonē kanālu. Tiekās! Garāžā reaģē.